Šeit es pirmā lapusītē apvienoju tās normas, ar kurām jūs strādājat, kuras ir mainītas un kuras palika bez izmaiņām. Jau 3. mēnesis iet uz beigām šim gadam. Līdz ar to tātad jūs lietas kursā esat, kad mums minimālā alga tiek palielināta pa 40 eiro. Un ja jums ir vēlēšanās paskatīties, kur tas ir rakstīts, es varu atgādināt, ka likumā tas nav rakstīts. Likumā minimālā alga ir minēta kā tāda, bet ja vajadzīgs kaut kāds gads, kāda tad bija minimālā alga, maz ko tur var pārreikināt vai vienkārši savus intereses pēc, tad parasti katru gadu, kad mainās minimālā alga, mums viens maz teikumiņš parādās noteikumos MK, tātad noteikumos 656 pa minimālo stundas likmi noteikšanu. Jūs saprotat, ka ja tā prēmija katru mēnesi pa labu uzvedību, pa nesmēķēšanu, pa nedzeršanu un tā tālāk, ka tu laikus ierodies darbā un kaut kāda kāpēciņa pilina, ne pa tām prēmijām runa. Runa ir pa prēmijām lielos uzņēmumos, kad tiek maksāts prēmija pēc gada rezultātiem, un tas notiek nākamā gadā, kad jau tie rezultāti ir zināmi, un nekāda dalīšana un attiecināšana uz kaut kādiem periodiem nav paredzēta. Te var tikai kaut kādu, es nezinu, akrobātisko metodi piedāvāt, ja? Bet tas nebūs spēkā, tāpēc, ka likumā rakstīts visa prēmija, bet tikai nevajag saukt dāvanas vai pabalstus par prēmijām. Pensijas piemērošana pensionāriem 12. pantā IIN likumā 5. daļā ir definēta, kā jebkuram pensionāram gan vecuma, gan izdienas, tālāk tur ir atsevišķi rakstīts, kā viņi saucās, apgādnieka zaudējuma pensija un invaliditātes pensija, viņi visi ir pensionāri, un viņam visiem pienākās neapliekamais minimums 1000. 25. gadā ar viņu sākot. Un viņi man raksta, jo likums par IIN šīs privilēģijas attiecina tieši uz vecuma pensiju. Darbinieks tiesājās ar darba devēju, tāpēc, ka darba devējs negribēja apmaksāt dažas dienas pavadītas komandējumā un arī neatlīdzināt dienas naudu. Kāpēc? Tāpēc, ka bija informācija, ka darbinieks nosūtīts komandējumā, kad viņš tur kaut ko darīja, bija arī tādi periodi, kad viņš neko nedarīja. Tur vienkārši sauļojās, gudēja pludmalē, dzera alu un tā tālāk. Kā un kāpēc, tas man nav zināms, bet lieta aizgāja līdz tiesai, jo viņš iesniedza, jūs jau zinat, kā ārvalstīs dienas nauda diezgan gruntīga ir vienā otrā valstī. Un tiesa izskatīja to lietu un konstatēja, ka tam cilvēkam, kas ir sūtīts komandējumā, ir jābūt gatavam apliecināt un pierādīt, kad viņš tik tiešām veica to darbu, un viņš pavadīja komandējumā ilgāku laiku nekā rīkojumā bija noteikts, tāpēc, ka tas bija objektīvi nepieciešams. Kāpēc nepieciešams? Šeit nav svarīgi, bet galvenais, ka ja jūs tos 969. noteikums par komandējumu izlasīsiet, uzmanīgi, ja jums būs laiks tam, jūs redzēsiet, ka nekur nav rakstīts, kad komandētai personai atgriežoties jāraksta kaut kāds pārskats, kaut kāda atskaita, kaut kāds romāns par savu būšanu ārvalstīs. Bet pēc būtības mums ir vairāki punkti noteikumos, kuri pieprasa darba devēja akceptu, un mums nav nekāda ienākuma nodokļa, pensija pilna 500 būs izmaksāta. Ja alga šeit būs 500, tad mēs tos 500 samazinām ar socu, un šeit mums 500 nekādā gadījumā nelien. Ja? Tātad mēs, teiksim, 400 izmantosim, tad mēs izmantojam 500 un 400,
un kaut kādas tur starpība, bet mums jāiesniedz deklarācija, jo mēs nevarējam gada laikā piemērot, tāpēc, ka alga bija mazāka.